Nu, ir nospēlēts Latvijas čempionātā visas spēles, pirmā riņķa spēles izspēlētas. Iepriekšējā reizē, kad mēs tikamies ar jums, atlikušas bija 2 spēles. Tātad spēles, kuras izšķīra, kurā vietā būs Jūrmālas Sports pēc pirmā riņķa. Nu, abas šīs spēles mēs vinējam pret RVR Vangažiem. Tā tika vinnēta ļoti labā spēlē. Pati spēles kvalitāte arī bija ļoti lieliska. Toties otrā dienā spēle ar Skrīveru komandu pierādīja to, cik mēs esam nestabili savā sniegumā. Mēs varam vienu spēli nospēlēt lieliski. Tanī pašā laikā otrā spēlē seko briesmīgs kritums. Nu, viss tas izskaidrojums ir ar to, ka tomēr tā komanda ir jauna. Spēlētāji vienā ziņā it kā būtu pieredzējuši, katrs no viņiem dažādu gadu gājumu Latvijas izlasē spēlējuši, bet tanī pašā momentā viņiem trūks stabilitātes. Konkrēti spēles izpratni, spēļu dažādās situācijās. Par spēļu izpratni un situācijām mēs parunāsim bišķi vēlāk, jo mēs esam atgriežušies arī no turnīra šauļos, bet šī brīdī mēs izrunāsim par Latvijas čempionātu. Tātad Latvijas čempionāts handbolā ir izveidojusies situācija, kad ir sadalījies apmēram 3 posmos. 3 komandu tādos apakšgrupiņās. Pirmā apakšgrupa, kur ir ASK Tenaks, ASK ABLV, Tenaks Dobele, LSPA, tā ir līderu grupa, attiecīgi arī punkti viņiem ir vairāk, un tā starpība ir tās spēles, ko viņi savā starpā ir vinējuši un zaudējuši. Nākošā grupa, kas veido atkal no 3 komandām, ir mēs, Jūrmālas Sports, Sporta klubs Latgals un Ogres komanda. Tur ir attiecīgi tātad interesanti tā lieta, kad 3 komandas apmēram vienādu punktu skaitu. Mums ir 10, Latgalai 10, Ogrei 9 punkti. Situācija ir tāpēc mēs augstāk, jo mēs vinējam Latgalu, zaudējam Ogrei, un Latgala atkal vinēja Ogri, zaudēja mums. Tātad, un lejas galā komandas ir Vangaži, RTU, Skrīveru komanda un Stopiņu handbola klubs. 4 komandas, punktu starpības, tad viņiem 2. Tā kā sākoties jaunam gadam, viss var mainīties un viss var notikties. Tātad spēlētāji devums Jūrmālas komandā sekojoši. Tātad Rolands Ivanovs iemet 60 vārtus, Kristaps Ents 56, Edvins Laskovskis 48, Raita Sence 42, Arturs Ivanovs 27, Gints Ševelis 12, Mareks Černeusovs 9. Nu, tas būtu tas 7. kas velk to komandu, pārējie tur ir metuši mazāk, jo arī spēles laiks viņam laukuma uzticēts tiek mazāk. Tā kā tas viss ir normāli. Nu, salīdzinot par cik ir vecā gada priekšvakars, tad salīdzinot ar iepriekšējo gadu, turnīra tabulā mēs esam laikam pa vienu vietu augstāk. Spēles līmenis arī kā mainās. Mēs lēni, bet noteikti virzamies uz priekšu. Vai mums izdosies nākošais gads tas pats? Strādāsim, centīsimies un pilnveidot spēli savu un spēlēt skatītājiem pa prieku. Jo skatītāji nāk tomēr uz mums skatīties, un mums viņiem arī jārada kāds gandarījums. Nedaudz vārdus par pirmās līgas komandu. Pirmās līgas komanda arī noslēgusi savu turnīru, iegūstot 6 punktus. Nu, atrodas viņa turnīra vidusdaļā, bet pats lielākais iegums ir tas, ka tie jaunie spēlētāji, kas varbūt kādreiz būtu gājuši prom, tagad spēlē, iet uz treniņiem, cīnās un parādījušies jau viens otrs, kas tuvākā laikā nāks lielā komandā iekšā.
Katrā ziņā spēlētāju skaits mums palielināsies. Treniņu darbs atpieturēs uzreiz kļūs interesantāks. Nu, un tagad nedaudz par to, ka mēs vakar atgriezamies no starptautisku turnīra Paņevežos, kur piedalījās tātad vietējā komanda Paņeveži. Tad bija paredzēts, kad atbrauks kāda Vācijas komanda, bet vācieši kā vienmēr soli, bet neierodās. Un tad ierodās divas Igauni. Viena Igauni komanda bija paredzēta, atbrauc otra, respektīvi 4 komandas, 2 dienās 3 spēles. Turnīrs izveidās ļoti interesanti, jo iznāca tā, ka tās komandas ir patiešām spēkos ļoti līdzīgas. Jo visi tie spēļu rezultāti, teiksim, beidzās tur ar 1, 2, 3 vārtiem starpībā, un pati tās spēles aditēja tā ļoti, ļoti spraigi, ļoti intensīvi. Par ko gribās teikt, ka diez vai mēs tādu intensivitāti Latvijas čempionāta spēlē šobrīd dabūsim. Es nezinu, kāpēc, bet mēs kaut kā Latvijā spēlējam lēnāk. Varbūt tas tāpēc, ka mēs viens otru ļoti labi pazīstam, jo esam spēlējuši daudz gadus. Varbūt tas, varbūt kāds cits iemesls, bet šīs 3 spēles parādīja to, kas mums ir labs, kas mums ir slikts un uz ko mums ir jāstrādā. Par spēļu tad izcīnījām 2. vietu. Pirmā vietā bija Paņeviešu komanda, kas izcīnīja lielo kausu, mums mazais kausu. Fināla spēlē mēs viņiem zaudējām ar 2 vārtu starpību. Un tās pārējās spēles, teiksim, ar Igauniem ar katru spēli bija ļoti, ļoti tāda smaga, ļoti sīksta. Jāsaka tā, viena spēle tapu, mēs vinnējām ar 3 vārtiem, tā pašā laikā Vīlandē zaudējām ar 1 vārtiem. Jāsaka gan, ka mēs aizbraucam uz turnīru bez vecākā gadu gājumu spēlēm. Praktiski aizbrauc visi jaunie spēlētāji un gribējās redzēt, kā tādās spēļas atmosfērās jūtās tie jaunie. Prieks, patiešām prieks, ka komanda pilnveidojās iet uz augšu. Un tie jaunie spēlētāji arī rāda cerību, un ja viņi turpinās tā trenēties, viss būs, kā saka, kārtībā. Tātad nākošais gads es sapratu, ka būs ļoti smags gads gan visiem. Es ceru, ka Jūrmala mums atbalstīs. Un nekas nemainīsies mūsu darbībā. Par cik ir vecā gada priekšvakars, tad gribētos apsveikt, novēlēt Jūrmalas sports vadībai, Jūrmalas domas vadībai, Ivaram Šūpolniekam izturību, pacietību, labu veselību. Un lai nākošais gads, lai cik viņš un kāds būtu, bet būtu labāks par šito. Viss.